Rīgas brīvostā šī gada pirmajā pusgadā apstrādāts 18,3 miljonu tonu kravu, kas ir par 11,5% mazāk nekā 2015. gada attiecīgajā laika periodā. Saistībā ar zemo pieprasījumu pēc Krievijas energoresursiem Eiropas tirgos šī laika posmā samazinājušies ogļu un naftas produktu tranzīta plūsma caur Rīgas ostu, un to pārkraušanas apjoms samazinājies par 19%. Bet šis samazinājums jau tika paredzēts plānojot darbus uz 2016. gadu. Mēs decembrī apstiprinot mūsu ostas valdes budžetu plānojam šī gada kravas samazinājumu par 10%. Tas, ja mēs pārkrāvām 40 miljonu, 10% ir tie 4 miljoni tonu mazāk šogad. Noslēdzot gadu, šis apjoms aptuveni arī būs par 4 miljoniem tonu mazāk. Un pamatā lielāko daļu no šīs summas samazinājuma veidos ogles. Ja pārkrāvām 14 miljonu tonnas iepriekš, tad tagad tad būs nedaudz virs 10 miljoniem tonu. Tas ir ļoti liela viena daļa no visām kravām, kas tiek pārkrautas. Tas būs. Es teiktu, ka no šodienas skatu punktu vērojot tie 11,5% samazinājums faktiskajos ciparos, tas ir runājot 2,5 miljonu tonu, no kuriem 1,5 miljonu veido šobrīd ogles. Un runājot, tad miljonu veido naftas produktu, dīzels un mazuts. Gada griezumā tā prognoze ir tāda, ka naftas produkti izlīdzināsies, jo mēs arī zinām šos ilglaicīgos līgumus, kas uzņēmējiem noslēgti. Ostai šodien, ņemot vērā visu šo situāciju, nekādu pārsteigumu nav. Tātad apstiprinot budžetu, mēs esam gan saplānojuši tos investīciju plāns, tas ir skaitot padziļināšanu, Krievijas salas tālāk ieguldījumu, attiecīgi arī molu remontu, tas viss, kas mums ir jau paredzēts budžetā, balstoties uz to ieņēmumu bāzi, jo, kā es gribu uzsvērt, tie nav nodokļi, no kuriem ostas budžets veidojas, tās ir ostu maksas. Liela iespēja palielināt savu ietekmi Rīgas brīvostai Baltijas reģionā ir saistīta ar Ķīnas virzienu, bet Latvija atsevišķi nevar nospēlēt šai ziņā. Gūt panākumus un tai skaitā arī peļņu var iekļaujoties kopējā sistēmā. Viens no lielākajiem spēlētājiem ir Vācija. Tātad Vācijas viens no arī lielākiem loģistikas centriem, Vācijas vidienē ir Duisburgas tāds loģistikas centrs, kurš ir parakstījis ar visu Ķīnas iekšzemes, tiem ražotājiem lielu līgumu, kas paredz gandrīz 2 miljonu konteineru nogādāšanu Vācijā, un tālāk attiecīgi sadalot viņu pa Eiropas Savienību. Tad ir tas stāsts, ka daļa no šiem konteineriem, kas tātad iet šo ceļu uz Vāciju, viņi iet caur Brestu, neiet caur Latviju. Bet tālāk viņu ceļš varētu iet uz Skandināviju. Tas ir apmēram 300 000 konteineru. No tiem 300, un tas Skandināvijas ceļš, viņš ir, ja viņš iet tikai uz Duisburgu un tālāk uz Skandināviju, viņš ir tālāks nekā varbūt pat taisno aiziet no Rīgas uz Skandināviju. Un tāpēc šobrīd Duisburgas loģistikas centrs un viņa speciālisti pēta iespēju kā filiāli veidot viņu Rīgas ostā. Globālā ekonomiskā situācija mainās, tādēļ jaunus attīstības ceļus jāmeklē visu laiku. Zem guloša akmens ūdens netek, to mēs zinām, ir latviešiem tāda paruna, var jau neko nedarīt un čīkstēt un burkšķēt un teikt, ka viss ir slikti. No otras puses, ja tu necentīsies neko darīt, tad tā arī būs. Mēs cenšamies šodien meklēt šīs izējas. Braucam paši, gan sūtam speciālistus, piedāvājot šīs perspektīvas, braucam uz citām valstīm. Nav jau cits iespējas, un arī gan Ķīna ir viena no nozīmīgākajiem un perspektīvākajiem virzieniem.